ar saules paneļiem, zaļo enerģiju un tā tālāk. Uzzīmēsim grafiku, kur būs kilovati un stundas. Un tad mēs tā kā pieņemam, ka mūsu saules paneļi ražo vienu, tā kā ar jaudu 1 kilovats, 1 stundu, un viņi pa to 1 stundu tad ir saražojuši 1 kilovatstundu. Protams, ja mums sistēma ir jaudīgāka, ja, tur kaut kādi 8, 9, 10, 12 kilovatu sistēma, protams, vasarā viņi ražos daudz vairāk, bet mēs pieņemam to, ka ir kaut kāds pavasaris, kad pat tā 11 kilovatu sistēma, ja, varbūt pat ne pārāk saulainā dienā, bet kaut ko pat druskai ražos. Un tie cipari ir tik vienkārši, lai būtu vienkāršāk skaidrot principu, ja nevis tur 10, 16 kilovati, bet, tā, 1, 2, 3 tātad. Mēs uzražojam 1 kilovatu, atdevām sadales tīkliem, jo mēs neko neslēdzām iekšā. Bet tagad palielinam, sarežģītību. Mēs no kaut kādas arī tipiskās stundas, kur ražoja to vienu, ar jaudu 1 kilovats 1 stundu ražoja, ja, un atdeva 1 kilovatstundu. Mēs uz 20 minūtēm ieslēdzām, kaut kādu fleksi, leduskapi, bet, tikpat labi tie varētu būt vairāki patērētāji, kas, pastrādāja tikai 20 minūtes. Viņu kopējā jauda bija 3 kilovati, ja, viņi bija jaudīgāki, viņi strādāja tikai 20 minūtes, bet kas sanāk matemātiski, ka mēs it kā 1 kilovatstundu paņēmām no sadales tīkla, vai no kaut kāda kopēja tur enerģijas avota, nosauksim to tā. Jā, viss ir forši, protams, no šiem 3 kilovatu jaudas noteikti, ka 1 to kilovatu noteikti, ka nosēdz tā zaļā enerģija, tas ir 100 punkti, ja? Bet jautājums, kurš nosēdz šo starpību, kas sastāda 2 kilovati jaudas 20 minūtēs, jeb rezultāts tas sanāk 0,67 kilovatstundas. Kā tā var būt? Mēs atdevām tīklā 1 kilovatstundu, paņēmām, nokurinājām 1 kilovatstundu, bet izrādās, ka ir vajadzīgas vēl 0,67 kilovatstundas, lai sistēmu izkompensētu. Kurš maksās un kurš ražos šīs te 0,67 kilovatstundas šajā brīdī?